Jau līdz novembrim Ukrainā beigsies kara karstā fāze. Tāds ir Volodimira Zelenska paziņojums. Vai atceraties, kā pavisam nesen viņa galvenais sarunu vedējs un Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umērovs lidoja uz kādām slepenām slēgtām sarunām gan ar amerikāņu delegāciju, gan ar eiropiešiem? Tātad šodien parādījās aizkulišu detaļas par sarunām starp ASV un Ukrainu, kas arī pamudināja Volodimīru Zelenski izteikt paziņojumu, ka jau līdz novembrim Ukrainā beigsies kastākā kara fāze. Zelenskis iepriekš paziņoja, ka Krievija kopš pagājušā gada beigām zaudēja iniciatīvu kaujas laukā Ukrainā, kas tuvina iespēju kara beigām. Un tieši uz šī fona izskanēja Zelenska paziņojums, ka līdz ziemai tiks pieņemts svarīgs lēmums par fronti. Un tie pēkšņi parādījās augstākā Baltā nama amatpersonas paziņojums, ka pēc neveiksmīgajām sarunām ar Irānu Donalds Trumps atkal meklēs ātru uzvaru. Viņam patīk ātras militāras un diplomātiskas uzvaras, tomēr šobrīd viņš ir nonācis strupceļā visā starptautiskajā arēnā. Iepriekš pats Trumps un viņa valsts sekretārs Marks Rubio sūdzējās, ka viņi ir noguruši tērēt laiku bezgalīgām sarunām par Ukrainu. Arī Krievi paziņoja, ka viņi arī ir noguruši no pastāvīgiem Stīvena Vitkova apmeklējumiem Maskavā, kas nepie kā nenoved. Taču tagad, ņemot vērā neveiksmi Irānā, Trumpam kritiski nepieciešama kāda uzvara līdz novembra vēlēšanām kongresā. Un lūk, eksperti atzīmē, ka tagad Donalds Trumps atkal ir pievērsies Ukrainai, lai vismaz atrastu veidu, kā pārtraukt uguni frontē un pasniegt to kā savu personīgo uzvaru. Un kā kļuvis zināms, Trumps jau pat personīgi lūdz Xi Jinpingu palīdzēt viņam šajā jautājumā apmaiņā pret piekāpšanos Taivānas jautājumā. Mani sauc Aleksejs Piču un apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu, nospiediet patīk šim raidījumam, uzrakstiet jebkuru komentāru, lai atbalstītu šo YouTube kanālu un abonējiet manu Telegram kanālu Pičī News. Saite uz to ir šī video aprakstā. Tātad, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievija kopš pagājušā gada beigām zaudēja iniciatīvu kaujas laukā Ukrainā, kas tuvina kara beigām. Tālāk viņa citāts. Tagad viņi ir sākuši mūs masveidīgi apšaudīt ar raķetēm. Galvenais iemesls, kāpēc viņi to dara, ir tas, ka viņi zaudē kaujas laukā. Mēneša laikā viņi nav spējuši okupēt vairāk teritorijas nekā zaudējuši tajā pašā mēnesī. Pēc viņa teiktā, izveidojusies situācija paver iespēju miera sarunām. Atkal citāts. Pirms ziemas mums jāatrod veids, diplomātisks veids, kā apsēsties un runāt, bet tas ir atkarīgs no spiediena uz varu Vladimira Putina. Spiediens viņa sabiedrībā, spiediens ar sankcijām, nevis atcelt tās, bet ieviest jaunas, tas ir labi, tas ir diplomātisks ceļš. Sarunās ar Krieviju jāiesaistās Eiropas valstīm, īpaši Lielbritānijai, Francijai un Vācijai. Tomēr tam ir nepieciešams, lai Maskava būtu gatava dialogam ar Ukrainu un Eiropu. Un šeit atgādināšu, ka pirms tam avotu no The Economist Ukrainas valdībā ziņoja, ka Zelenskis tieši otrādi ir uzdevis gatavoties vēl 2 vai 3 gadiem kauju pirms līguma. Pēc viņu teiktā, gada sākumā Kijevā cerēja, ka sarunas ar ASV starpniecību varētu novest pie pagaidu vienošanās. Tajā pašā laikā Kijeva bija gatava apspriest karaspēku izvešanu no Donbasa ar nosacījumu par savstarpēju spēku atvilkšanu. Savukārt Kremlis pieprasīja vienpusēju Ukrainas bruņoto spēku aiziešanu un atteicās pieņemt drošības garantijas Ukrainai, kas paredzēja citu valstu karavīru izvietošanu. 22. maijā ASV paziņoja par dalības pārtraukšanu sarunu procesā. Taču ir arī otra medaļas puse. Vladimirs Putins tieši pretēji pēdējā mēneša laikā 2 reizes ir paziņojis par drīzu kaujas darbību beigām, to skaidrojot ar Krievijas armijas uzbrukumu frontē. Tajā pašā laikā viņš norādīja, ka kontakti ar amerikāņiem par Ukrainu tiek uzturēti, taču pilnvērtīgas sarunas nenotiek. Pirms tam ASV aizsardzības ministrijas izlūkošanas dienests ziņoja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem pirmo reizi kopš 2023. gada uzbrukuma laikā izdevies apbrīvot aptuveni 400 kvadrātkilometrus teritorijas. Bet runājot par Vladimira Putina nostāju, tad viņam tāda ir, un tas nav nejauši. Lieta tāda, ka pēc Ukrainas pretuzbrukuma neveiksmes 2023. gadā Krievijas pilna mēroga iebrukums iegāja tādā paredzamā vasaras un ziemas uzbrukumu ritmā, starp kuriem spiediens tik ļoti mazinājās, kamēr Krievijas vienības veica rotāciju un pārgrupēšanos. No pirmā acu uzmetiena šīs gads, 26. gads, īpaši neatšķiras. Tā pati tendence – vasaras un ziemas uzbrukumi, starp tiem rotācijas, pārdislokācijas un tā tālāk.
Lūk, bet pārējot no pavasara uz vasaru, tieši tagad Ukraiņas karavīri gar fronti atkal novēro nepārtrauktu Krievijas triecienu un mēģinājumu ielausties skaita pieaugumu. Un tieši šeit kļuva acīm redzams, ka tomēr kaut kas ir mainījies. Lai gan drona triecieni un apšaudes joprojām ir pastāvīgas, Krievu kaujas efektivitāte samazinās, bet Ukraina tieši otrādi. 2025. gadā ir izveidojusi vairāk nekā duci armijas korpusus, apvienojot brigādes. Tas uzlaboja jauniesaucamo sagatavošanu, jo tagad viņus apmāca tie komandieri, kuri paši ved kaujā. Tajā pašā laikā Ukrainas bruņotie spēki uzlaboja kājnieku, dronu, artilērijas un bruņu tehnikas savstarpējo sadarbību. Šāds kombinēto ieroču paņēmieni ļāva veikt rotāciju, virzīties uz priekšu Kupjanskas un Guļaipolē, vienlaikus saglabājot minimālus zaudējumus salīdzinājumā ar Krievu pusē. Turklāt Ukrainas bezpilotu lidaparātu vienības, bezpilotu sistēmu spēki pastiprināja vidējas darbības rādījus triecienus, iznīcinot Krievijas loģistiku līdz pat 150 km attālumā no frontes līnijas. Par to man bija atsevišķs raidījums, lūdzu pārējiet un noteikti noskatieties. Tur es tieši analizēju, kā šobrīd Ukrainas bruņotie spēki ir pieņēmuši tādu taktiku – pilnīgi Krievijas loģistikas iznīcināšana dziļi aizmugurē okupētajās teritorijās. Intensīvā izlūkošana ir sarežģījusi Krievijas karaspēka apgādi un atņēmusi viņiem iespēju koncentrēt spēkus spēcīgiem uzbrukumiem. Taktiskā meistarība un jaunās reformas ļāva Ukrainas karavīriem pārvarēt šo 2024. un 2025. gada lejupslīdi. Un rezultātā jau pirmajos 2026. gada mēnešos parādījās neto pieaugums. Jaunu personāla sastāvu kaujas vienībās. Atšķirībā no Ukrainas bruņotajiem spēkiem, Krievijas karaspēks tieši otrādi sāka zaudēt efektivitāti kaujas laukā vairāku faktoru dēļ. 2024. un 2025. gadā Krievijas pārākums balstījās uz milzīgiem rezervēm un ugunsjaudu. Taču šī vietējo uzbrukuma taktika noved pie aptuveni 23,000 karavīru zaudējumu katru mēnesi, visa 2025. gada garumā. 2026. gadā šis skaits pieauga līdz vairāk nekā 30,000. Rezultātā pirmo reizi visā šajā laikā Krievija sāk zaudēt vairāk karavīru nekā spējēja piesaistīt ar līgumiem. Turklāt, ja agrāk artilērija un bumbas kompensēja vāju kājnieku sagatavotību, tad tagad situācija ir mainījusies. Kaujas lauks ir pārvērties par aptuveni 30 km platu spēku pārbīdes joslu. Šī ir tā pati, ko militāristi sauc par kill zone, jeb nogalināšanas zonu. Krievijas plānotāja kartes slikti atspoguļo šādu realitāti, tāpēc štāba pavēles atšķiras no prakses, un triecienu koordinācija kļūst arvien mazāk efektīva. Un uz šī fona visas acis atkal tika vērstas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Ņujorkas laiks raksta, ka Donalds Trumps ir ļoti noguris no sarunām par Ukrainu, jo tās viņam nav atnesušas ātru uzvaru. Krievijas iedzīvotāji savukārt arī paziņoja, ka ir noguruši no šīm periodiskajām Stīva Vitkova un Džareda Kušnera vizītēm Maskavā. Krievija vēlas stabilu diplomātisko procesu ar miljonu darba grupu un regulārām tikšanām. Turklāt Maskava vēlas, lai Vašingtona nosūta uz Maskavu savu vēstnieku un tā teikt var runāt mēnešiem ilgi, vadīt šīs sarunas dažādās darba grupās. Bet te pēkšņi palīdzēt Ukrainai var Donalda Trumpa strupceļš karā ar Irānu. Lieta tāda, ka iepriekšējā dienā, kā jūs zināt, Irāna paziņoja, ka galīgi izstājas no sarunām ar amerikāņiem. Bet pat ja pieņemam, ka ASV un Irānai izdodas vienoties par Ormuza šaurumu atvēršanu, Irāna tik un tā atstās kodolenerģijas un raķešu programmas nākotni tajā pašā līmenī, kāds tas bija pirms kara sākuma. Irāna lieliski saprot Donalda Trumpa nevēlēšanos atsākt plaša mēroga kaujas darbības, un tāpēc var izstiept sarunas uz mēnešiem vai pat gadiem, kā tas bija ar iepriekšējām administrācijām. Irāna to prot, un attiecīgi nekāds miera līgums tuvākajā laikā nav gaidāms. Turklāt starp Donalda Trumpa problēmām izrādījās arī Gazas sektors. Mazliet visi to bija piemirsuši, es atgādināšu. ASV prezidents ar entuziasmu stāstīja par kādu miera plānu, kas sastāvēja no 20 punktiem, kurš sākās ar Hamas grupējumu atbruņošanu, starptautisko stabilizācijas spēku izveidi un galu galā Gazas sektoru pārvēršanu par PSRS. Par kā viņš pats izteicās, spožu teritoriju ar stikla biroju torņiem un piejūras kurortiem. Tomēr kopš tā laika ir pagājuši 8 mēneši un nekas vispār nav mainījies.
Un tagad arvien vairāk Donalda Trumpa padomnieku čukstu viņam ausī, ka Krievijas karš pret Ukrainu ir tieši nobriedzis noslēgumam. Saka, noskaņojums Maskavā ir mainījies, kaujas lauks ir mainījies, jo Ukraiņi vismaz ir iesaldējuši frontes līniju. Krievijā pieauga ekonomiskās problēmas un pieauga arī noteikti politiskā neapmierinātība. Kremļa iekšienē notiek sarunas par to, kā mums visu šo pasniegt kā uzvaru. Un Trumpam kritiski nepieciešama kāda uzvara līdz starpvēlēšanām Kongresā novembrī. Un tieši tāpēc Trumps var mēģināt pieķerties šim konfliktam, lai mēģinātu panākt uguns pārtraukšanu Ukrainā un parādīt, ka vismaz vienu konfliktu viņš tiešām ir apturējis. Un pirms vēlēšanām pateikt, skatieties, viss vēl tiek risināts. Irāna ir procesā, Gazas sektors ir procesā. Es teicu, ka atrisināšu jautājumu ar Ukrainu. Lūdzu, esmu atrisinājis. Un tieši šī loģika tagad mudina Vladimiru Zelenski izteikt apgalvojumu, ka tieši līdz novembrim pastāv iespēja vienoties par šīs karstās kara fāzes izbeigšanu. Šeit likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus, kas norādīti šī video aprakstā. Turklāt abonējiet man tikai ukraiņu valodā esošo YouTube kanālu. Tas ir jaunais Alekseja Pečī kanāls – Pečīs. Ja vēlaties saņemt ziņu ukraiņu valodā, saite ir aprakstā. Noteikti abonējiet. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visu labu!